Sveiciens visiem, sveiki un veseli. Atkopjamies no festivāla Lampa. Šis būs pavisam īsts video, kurā es gribu pateikt lielus paldies un arī kādu būtisku aicinājumu. Sāksim ar paldiesiem. Vispirms, vislielākais paldies festivāla Lampas organizatoriem. Tas bija mans gods piedalīties Lampas 10 gadas festivāla notikumā. Es esmu pārsteigts par to monumentālo darbu, ko jūs darat, un par to kvalitāti, kādā jūs to darat, un es esmu pateicīgs par man doto iespēju būt daļai no šī sarunu festivāla. Tas bija kaut kas vienreizējs, jo tie cilvēki, kas apmeklēja, kā Skutelis teica, zinātniskās fantastikas telti, jeb 1000 dienas skaidrā telti, tas pārsniedz jebkādas manas ekspektācijas. Gandrīz 100 cilvēku atnāca pie mums parunāties par visdažādākajām tēmām. Mēs sniedzām gan konsultācijas, gan arī vienkārši parunājāmies par to, kā tas ir dzīvot Latvijā, nelietojot alkoholu, vai maz to ir vērts darīt, un kas mainās, kad tu pārtrauc. Tā bija burvīga pieredze. Jo īpaši es vēlos pateikt paldies tām sekotājām, kas atbrauc pie manis, tieši pie manis uz šo festivālu, lai satiktu mani un pastītos man acīs, iepazītos un pateiktu paldies. Jūs nespējat pat iztēloties, cik ļoti tas man aizkustināja. Es esmu sajūsmā par šo visaugstāko novērtējumu. Paldies jums no visas sirds. Tas man tikai pierādīja, ka mans darbs, ko es daru, ir ar jēgu. Tas man pierādīja to, ka ir vērts turpināt un ir par ko arī turpināt. Man ir grūti izteikt vārdos, cik fantastiska sajūta tā ir, kad jūs atnācāt, jūs parunājāties un ka es sapratu, ka tas, ko es daru, ir atstājis tik lielu, skaistu, pozitīvu ietekmi uz jums. Paldies, ka jūs atbraucāt un to pateicāt. Paldies. Protams, ka paldies arī manai burvīgai kolēģei Elīnai, kas bija kopā ar mani abas šīs dienas un kopā ar mani plec pie pleca. Strādājām kopā kā 1000 dienas skaidrā, tā arī biedrība atkarībai nē. Un mēs abi esam absolūti sajūsmā par notikušo. Paldies ikvienam, kas pienāca. Paldies par labajiem vārdiem, par komplimentiem, par uzmundrinājumiem. Paldies arī tiem, kas pasmējās un pagāja garām. Paldies arī tiem cilvēkiem, kas nesaprata, kas tas tāds ir. Paldies arī tiem, kas pienāca klāt, pajautāja, kas tas ir, un tad aizgāja. Paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums šajās dienās un dalījās savos stāstos un savā pieredzē. Paldies jums no visas sirds. Gandrīz 100 cilvēku. Neticami. Un noslēgumā es vēlos aicināt, izteikt lūgumu. 1000 dienas skaidrā ir labdarības projekts. Tas ir projekts, kas ir dzīvojis vienmēr vai no maniem personiskajiem finanšu līdzekļiem vai no saziedotajiem līdzekļiem. Un man tiešām sāk beigties krūzītes, ko dāvāt cilvēkiem nākošajās intervijās. Un ir vēl tādi plāni. Es būtu ārprātā pateicīgs, ja jūs varētu ziedot kādu naudas līdzekli, ieskaitīt biedrības kontā, par kuru es tad iegādāšos šīs krūzes un nepieciešamos materiālus, lai jau augustā varētu atgriezties un turpināt darīt, ko es daru, un turpināt pateikties cilvēkiem par viņu laiku un enerģiju, sniedzot mums tik ārkārtīgi vajadzīgo un interesanto informāciju. Linku, lai ērtāk ziedot, es būšu pievienojis šim ierakstam apakšā vai nu komentārā vai aprakstā. Es būšu ļoti pateicīgs, un lai tev burvīga šī vasara. Tiekamies augustā. Turpinam būt skaidrā. Atā.